Laipni lūgti kriptomānija un kripto draugi, šeit turpinām tātad mūsu ierasto foršo attīstību un pelnīšanu mūsu mīmkoinos, trakajos labajos mīmkoinos, un šodien gribam jūs noprezentēt KaiCat. Kaķis, kurš jau bijis aizgājis pensijā, tas ir stāsts, ja? Kaķis, kurš bijis aizgājis jau pensijā, dzīvoja savu mierīgo dzīvi makšķerējot un saprata, kad sāk uzvarēt suņi kripto pasaulē un saprata, kad blokķēdes aktivitātes suņu virzībā visiem Doge un visiem pārējiem suņiem ir pārņēmušas vadību, tāpēc KaiCat ir spiests atgriezties atpakaļ pie kaķu, kā saka, izvešanas no zaudējumiem vai zaudēšanas un dotajā brīdī šis te KaiCat ir misijā, lai atkal kaķi uzvarētu. Ja? Tikmēr mēs šeit kriptomānijā, jūtat mazliet humoru pieskaņu manā balsī, kriptomānijā varam pelnīt kādā veidā, tātad izmantojot šo te saucamo atstāto dīķi, kamēr KaiCats viņu nepieskata, lai smeltu kripto peļņu. Ja? Nu, tas tā ļoti pasakaini izklausās, ja? Bet, ja godīgi, tad mūsu pēdējās visas monētas, kuras mēs esam atrādījuši jau jums šeit kriptomānijas YouTube kanālā, un ja jūs vēl nesakojat, nākat piesakojat, uzspiežat uz subscribe, nospiežat to zvaniņu šeit augšā, lai jūs vienmēr saņemat pirmie atjauninājumus, ka mēs ielādējam jaunu video un nepalaist jaunākos pasākumus garām, ja, bet šeit ir vairāki, kuros mēs vēl tagad dotajā brīdī piedalāmies, un ir daudz citi, kurus mēs jau esam absolvējuši, kā saka, un jau savu peļņu izvilkuši. Patiesībā, runājot, mums, kā saka, kriptomānijā peļņas procents vai veiksmes procents ir krietni uzšāvies uz augšu, jo no pēdējām 10 monētām, kurās mēs paši esam investējuši, 9 ir bijušas tātad ar peļņu. Peļņa nevienmēr ir super liela, nav vienmēr 10x, ja? Ir, piemēram, peļņa 1,2x, ja? Bet tāpat tā ir peļņa. Ja? 1000 ielikāt, 1200 izcēlāt, 10 000 ielikāt, 12 izcēlāt. Ja? Tāpēc šajā gadījumā, protams, nākot šajos te pasākumos, vienmēr atcerieties pamatvērtības, pamatlietas, par kurām mēs kriptomānijā runājam atkal un atkal. Piedalīties šajos projektos var tikai ar savu riska kapitālu, tā naudas daļa, ko jūs varat atļauties spēlēties šādos te projektos, un gadījumā, ja jūs nemākat viņos spēlēties un kaut kas noiet greizi, tad jums nebūs žēl, ka jūs pazaudējat. Par visu pārējo, ja jūs gribat mācīties, kā šos projektus utilizēt savā labā un izmantot šīs te fantastiskās peļņas iespējas, kamēr kripto tirgus ir buļļu skrējienā, nākat kriptomānijā, pievienoties visos mūsu sociālajos tīklos, Facebookā, TikTokā, YouTube'ā, visur, kur mēs esam, plus kriptomānija.lv, protams, mums ir savs ciešāks loks, kur mēs arī par šīm visām lietām mācam, rādam savas stratēģijas, un viss pārējais kriptomānija.lv ir jūsu rīcībā. Bet šodien par šiem te kaķiem, standarti nemainās, ja ir smuki uztaisīta weblapiņa, plus tātad ir šis te stāsts par kaķi, tātad ir arī baltais papīrs, pats apraksts, ja, kur varat izlasīt, baltais papīrs visdrīzāk ir ļoti vienkārši atspoguļot to pašu, kas ir weblapā, soli pa solim, kas notiks šajās te monētās, un kādā veidā jūs tad varat arī piedalīties, un kādā veidā jūs varat iegūt. Labā lieta ir tā, ka, ja jūs piedalāties tagad, tad izmantojot pogu Buy Now, nesaprot angliski, pārslēdzat sev citā jebkurā valodā, nezinu, piemēram, jūs runājat tai valodā, jā, varat pārslēgt tai valodā, un lasīt šo te visu tādā veidā, vai arī, protams, uzspiežot ar labo taustiņu uz savu ekrāna, un ja jums Google Chrome iestatījums ir tulko visu, tad jūs varat iztulkot visu latviski un lasīt visu latviski. Atcerieties, lasot latviski, jums būs kaut kādas mazas, varbūt viņās rakstiskas kļūmes, bet, doma galveno sapratīsiet. Tātad tokenomika ir svarīga lieta, tātad, ko tas nozīmē? Divi vārdi salikt kopā, pats tokens un ekonomika, ja? Tātad, kā šis te viss process darbosies, tātad likviditātes nodrošināšanai tiek atvēlēti 15% no kopējā tokenu skaita, stakingam, tātad tas ir tas, par ko, kur jūs varat dubultot, trīskāršot un četrkāršot savu nopirkto naudu, sākumā jūs piedalāties pietiekami agri, kā piemēram tagad. Tad pirmspārdošanā kopsumā tiks pārdot tikai 20% tokeni, kas nav labi. Mārketingam tiks atlicināti vēl 25% un dažādām balvām vēl 25%. Pati ceļa karte, tātad ceļa karte vienmēr ir vajadzīga, lai jūs saprastu, uz kuriem projekts iet un tā tālāk, jā, jo bieži vien, kad projekts nonāk pēc tam jau biržā, kad tokens iznāk biržā, tad, protams, jums jāsaprot, kurā brīdī šo tokenu realizēt. Vai mēģināt noķert sākumā to pumpi uz augšu, kas ir, ja, kad viņš uzlec debesīs, vai izgaidīt, teiksim, pirmo kritumu un gaidīt otro vilni, kurš varbūt pat iespējams ir stiprāks nekā pirmais. Ja. Jums jāizveido sava stratēģija, mums ir savējā, kādā veidā mēs tirgojam, ja, un to mēs, protams, jums šeit visu parādam un atrādam. Tātad pirmā fāze. KaiCats dodās prom no sava ezera dīķa, ja, mums ir iespēja tātad makšķerēt viņa dīķi. Ja, un tā tālāk šeit varat atnākt izlasīt, kas un kā pie KaiCata darbojās. Šeit ir biežāk uzdotie jautājumi, ja, kurus varat arī viegli izlasīt, atbildēt. Pagaidām
Tātad šajā lapā KaiCat var nopirkt tikai ar Ethereum, USDT vai BNB, vai arī ar kartes maksājumu. Ja, protams, atceraties, ja jūs pērkat viņu ar BNB, tad jūs nevarēsiet piedalīties stakingā, kur šobrīd, kamēr es šo te filmēju, ir pieejami 2572% vēl. Ja? Tāpēc varbūt nav tik izdevīgi ar BNB nopirkt. Ja jūs pērkat vēlāk, iespējams, ka ir izdevīgāk ar BNB pirkt, tāpēc, ka šis procents ir mazāks un jūs vairs daudz stakingā nesaņemsiet, taču transakcijas maksa nebūs jāmaksā tik liela, kā pērkot to ar Ethereum, jo transakcijas maksas BNB ķēdē vai tīklā, kā saka, jā, ir tā kā 1000 reiz lētāks. Nu, tas ir jau skatīties pēc apstākļiem. Noteikti, ko jums vajag izdarīt. Tad jums noteikti vajag vienmēr sekot līdz Twitterim, un es nevaru beigt atkārtoties sevišķi tiem cilvēkiem, kur ienāk jauni šajā te pasākumā. Ja. Twitteris ir tas, kur viss kripto notiek, un vienmēr vajag piesakot šīm te lapām. Jo tad jūs visprecīzāk dabūsiet zināt visus jaunumus. Ja 1873 cilvēki seko šai lapai šobrīd, tad mēs esam, varētu teikt, pašā startā. Izskatās, ka aiz šī te projekta ir nopietns mārketings, kāpēc kā to var pateikt. Protams, skatāmies, kurā vietā tātad var lasīt par šo te projektu. Šeit kaut kur bija. Lūk, šīs te visas tātad vietnes, ja, kuras ir diezgan populāras kripto vidē. Un, protams, arī cilvēki YouTube, Telegramā un citur sāk viņu promotēt. Ja, tad pirms pārdošanas šis te vilnis parasti ir jānoķer. Viena lieta vēl, kas ir par pašu pirkšanu, tātad ja jūs pērkat ar Ethereum, vai nav, protams, viena no lietām, kas jums jādara, jums jāsavieno ar savu maku. Nu, jūs izmantojat to maku, kas jums ir pieejams. Šajā gadījumā mēs izmantojam MetaMask, jūs varat izmantot citu Web3 maku, ja, tātad šajā gadījumā. Un tas, ko jūs varat tātad iegādāties, nopirkt un saņemt šīs te balvas, ir parādās jūsu ekrānā. Ja, tad šajā gadījumā mēs uzspiežam maksimāli, mums ir nedaudz, šis ir demo konts, kā es saprotu, mums ir, teiksim, kriptomānijas lielā konta, bet, lai demonstrētu jums, kā šis viss darbojas, mēs spēlējamies šeit ar nelielām summām līdz 100 eiro. Katrā šajā te projektā, lai parādītu, ja, un tad tā ideja ir tāda, ka jūs ieskaitat šeit Ethereum, tā ir vienkārši atspoguļums, cik tas ir eiro vērtībā, tad 0,018, protams, viņš paņems savu komisiju un mēģinās nopirkt. Tad spiežam šeit buy, un tad, protams, mums ir jāapstiprina ar savu MetaMask. Viena lieta, kas mums jāsaprot, tātad ir tas, ka Ethereum tīkls ir super aizņemts, un šeit rādās, kad mums ir kaut kāda kļūme, taču dotajā brīdī šī gāzes maksa pietiekami zem, tikai 12 eiro, un tas tiešām ir mazs priekš Ethereum tīkla. Mēs apstiprinām savu transakciju, jums rādās, ka transakcija tiks izpildīta pēc 40 sekundēm. Ja tas tā notiks, tas būs super labi, jo tad mēs uzreiz principā varam iesteikot šos te un sākt šos te KaiCat monētas, kuras vēl nav iznākušas, tā kā multiplicēt caur stakingu. Ja? Un tā ir tā foršā daļa, jo ja jūs ātri iesteikojat, laicīgi iesteikojat, ir tā, ka līdz pirmspārdošana beidzās mēs bieži vien varam tā kā pat dubultot savu šo te iesteikoto tokenu daļu, un tas mums aizsargā pret cenas kritumu, vai tad, ja mēs nepaspējam, piemēram, sākumā uzreiz nopārdot pie tās sākuma stadijas. Ja? Jo dažos projektos ir tā, ka, piemēram, Dogeverse līdzīgi bija. Tad jūs iesteikojat, jā, viss ir kārtībā, tad mēs esam nopirkuši šo te apjomu, tad 263 tokenus mēs nopirkām par šo nelielo summu, samaksājot 12 eiro komisijā, ja? Un, protams, mūsu mērķis ir tā kā dubultot, trīskāršot, desmitkāršot šo te pasākumu. Ja? Un ideālā variantā mēs tā kā nopelnam daudz. Sliktākajā gadījumā, kā saka, mēs vismaz atgūstam savus līdzekļus. Ja? Un tad, ja mums ir šie iesteikotie tokeni, ja, tad, protams, viņi mums palīdz tā kā kā saka, pie nosacīt, ja gadījumā cena aiziet ne to, ko mēs gribam, tad mums ir vairāk tokenu, ko pārdot, un tādā veidā mēs vismaz varam atgūt savu naudu. Un tas ir iemesls, kāpēc kriptomānija gandrīz nekad vairs jau nezaudē uz šiem te tokeniem. Protams, mums ir savu stratēģiju, kā mēs izvēlamies vispār šos te augsta riska spēlētāju tokenus, un atcerieties, šis ir augstākā riska pasākums, ja mums ir vidēja riska stratēģijas, mums ir zema riska vai bezriska stratēģijas, ja, un mēs arī atrādām jums visādas pasākumus, kur jūs šobrīd varat iegūt kripto bez maksas, ja, tāpēc sekojiet kriptomānijas YouTube kanālam, sekojiet mūsu TikTokam, ja, tur mēs vienmēr kaut ko interesantu un labu parādam, ja, lai arī jūs, teiksim, tie, kas ir pavisam svaigi kripto pasaulē, ja, varētu mierīgi bez stresa ienākt un jums nav uzreiz, varbūt jāķer kreņķis, ja kaut kas noiet greizi, pirms šāda augstāka riska spēlēs. Atcerieties, augstāks risks nozīmē arī augstāku ienesīgumu. Ja, tas nozīmē, ka šādas te spēles jums var atnest uzreiz šos 2, 3, 5 vai 10x. Mēs neko negarantējam, mēs vienkārši jums rādam, ko mēs paši darām ar savu risku kapitālu. Ja vēlaties piedalīties, ja nevēlaties nepiedalīties un izmantojat kādus citus no šīm iespējām, kas ir zemāka riska vai bez riska vai vispār pa brīvu, jo arī tie visi pasākumi darbojas, tikai, protams, tur ir nepieciešams pacietība un laiks.
Kā es minēju, tad piesakot Exam, tas ir tā kā Twitters bijušais, ja, un, protams, Telegram kanālam, tur ir vissvaigākā informācija, tam visām lietām vajag piesakot un sekot šim te visam procesam līdzi. Ko es jums gribēju parādīt, tad, kad jūs esat nopirkuši, ja, teiksim, šos te tokenus, jūs varat aiziet tajā saucamajā blokķēdes grāmatvedības žurnālā un apskatīties pašu savu tādu transakciju. Šeit jūs principā varat redzēt, kas ir noticis. Protams, mums viss likās vienkārši, tātad šī bija mūsu MAC adrese, un principā mēs sūtījām naudu šo te adresi, bet lūk, 1, 2, 3, 4 transakcijas notika aizmugurē. Un tad beigās mēs redzam, ka mēs nopirkām ERC20 tokenus, ja, kuri šobrīd vēl oficiāli biržā nav iznākuši. Ja, tad no šīs te adreses tālāk uz šo te tika atsūtīti. Lūk, 2634 KAI tokeni. Šī ir šī tokena adrese, oficiālā tokena adrese, kuru var atrast arī šeit. Tātad, lūk, viņš šeit radās, un šeit jūs varat redzēt, tātad ik pēc kaut kāda laika, tātad šie pirkumi notiek. Nu, šie bijām mēs, kas tikko nopirkām, ja, iepriekšējie tātad ir bijuši pēc vairākām stundām. Jo populārāks tokens paliks, jo vairāk šīs transakcijas un tuvāk viņš šeit būs. Ja? Nu, kā redzat, tad maksimums, tātad, cik KAI būs, tātad šāds cipars, interesants beigas. Es zinu, kāpēc viņam liekas interesantās beigas, tāpēc, lai mums grūtāk ir kalkulēt, bet tas tāds sīkums jau uz to netiec, bet viena lieta, kas jums jāsaprot, ka blokķēde ir caurspīdīga, un jūs vienmēr visu varēsiet atrast, ja jūs bišku saprotat, kā tas viss darbojas. Un attiecīgi, kā es jau minēju, vairāk par to, kā viss darbojas, ir Cryptomania.lv. Mēs gatavojam arī dažādas interesantas lietiņas, ko jūs vasarā varēsiet pašmācīgi ceļā. Tā kā iet cauri par šiem pamatiem un apgūt kripto, ja jūs tas interesē, piesakojiet mums vienmēr, mēs par to paziņosim, ka tas viss būs gatavs. Ja, tā kā tādā veidā tas arī notiek, atgriežoties pie KAI, nu te jau palielam daudz nav ko teikt. Ja, vienīgā lieta, protams, ko man dotajā brīdī vēl gribētos redzēt, ir šis te staking pools, kurš nav atvērts. Ja. Nu, mēs šeit iesteikojam, tad lūk, tas ir tās saucamās rewards, ko mēs dabūnam, tad iedomājieties 2572%, tas ir gadā, nu izdalot uz dienām, tas joprojām ir ļoti, ļoti augsts salīdzinot ar jūsu Svetbanku, kur jums 0,7% gadā skaidrs jūsu līdzekļiem. Labi, tas bija slikts salīdzinājums, nevajadzēja mums to pieminēt. Ja. Bet nu skaidrs, ka kripto pasaulē mēs nemīlam fiat valūtu, ja. Kripto pasaulē mēs ejam uz to, ka viss ir kripto. Ja. Un tāpēc, līdz nākamajam cenas kāpumam tad ir palikusi 1 diena 15 stundas 12 minūtes, vai arī variants, kad, teiksim, šis te ieguldījuma cipars sasniegs 666 tūkstoši, tad cena paaugstināsies. Dotajā brīdī tātad cena ir šāda, viens KAI maksā tik daudz. Jā. Nu, tā kā, principā, tas princips jau ir saprotams. Jūs arī saprotat, kādā veidā tad jūs varat droši vien nopelnīt. Nu, aiziesim, piemēram, uz to pašu DEX screeneri. DEX screeneri, jā, apskatīsimies, jebkuru tokenu, kā tas darbojas. Ja? Nu, paņemsim vienalga, kuru Ethereum tīklā, aiziesim uz Ethereum tīklu, tātad kur ir kaut kāda pēdējās 6 stundās iznākušie tokeni. Vienalga, es jums vienkārši demonstrācijas procesā parādīšu, kur mēs pērkam un tā. Lūk, šis tokens smuki kāp uz augšu, ja? Bet tā ideja, protams, priekš mums ir ļoti vienkārši. Tātad mēs pērkam lūk šeit, kur es te braukāju krustiņu, kur tokens vēl nav iznācis. Ja? Un tad, kad tas tokens iznāk, teiksim, viņš parādās ar savu, teiksim, listinga cenu, kā piemēram šeit 0, kaut kas, ja? Un mēs mēģinām noķert tātad šo te augšupēju. Un pa ceļam mēs pārdodam tātad vai nu daļu vai visu savu tokenu, atgūstot pamatsumu, tas ir galvenais, tātad aizstāvēt savu pamatsumu un pēc tam, protams, domāt jau par peļņu. Ja? Nu, šajā gadījumā šis tokens smuki kāp uz augšu, vienkārši šo pagrābu no zila gaisa, vienkārši demonstrācijas nolūkiem, lai jums parādītu, kā varētu būt arī ar KAI tokenu vai jebkuru citu tokenu, kurš ir mūsu redzes lokā nonācis. Un atcerieties vēlreiz, 100 reizi teikšu, tikai ar savu riska kapitālu, nekādu naudu, ko esat aizņēmušies no mamām, no tētiem, nekādu naudu, ko esat aizņēmušies no vecmāmiņām, vectētiņiem, ja? Nekādu naudu, ko esat paņēmuši no kredītkartēm, nekādu šāda tipa līdzekļus neliekat šajos te augstākā riska projektos, jo, kā es jau teicu, ja jums neizdodas visu laicīgi realizēt, tad jūs varat palikt, kā saka, ar mīnusiem. Nezaudēt visu, bet, teiksim, ar mīnusiem pārdodot to ar zaudējumiem. Ja? Tāpēc jums ir jābūt savai stratēģijai. Tieši tāpat kā mums ir Cryptomania, un tad jūs arī varēsiet no 9 no 10 arī vinnēt. Tā kā tāds pasākums. Nu, lūk, tad jaunākais KAI coin jūsu rīcībā. Visi linki, protams, ir zem šī video aprakstā. Kāpēc mēs šos linkus brandojam? Mums no tā nekāds labums, es vēlreiz to atkārtoju. Ja? Mēs vienkārši viņus brandojam, lai jūs trāpītu uz īstām labām. Jo kripto pasaulē ir savārušies tik daudz skameru, kad principā viņi kopē tieši tādas pašas Twitter kanālus, tieši tādas pašas weblapus, ja? Un mēģina tātad nozagt jūsu smagi nopelnīto naudu. Tāpēc, un vienīgi tāpēc, tātad visi linki zem šī video drošākais veids, kā trāpīt uz īsto lapu un netrāpīt garā. Paldies jums par uzmanību, lai jums visiem izdevās nopelnīt daudz KAI coinus un daudz nopelnīt atkal uz šiem te coiniem, kad viņi iznāk. Pagaidām, visu labi, lai veicam. Čau!